Marko Rembo. Šīs sienas glabā sūrus notikumus, kad pirms 10 000 gadiem kosmiskie Nibiru dievi, faraoni ieradās no kosmosa, lai radītu, uzlabotu nākamo paudzi. Katakombās tika sadedzināti neveiksmīgi radīšanas humanoīdi upuri. Kā Zeme panesa šos necilvēcīgos monstrus? Viņi dievi Anunnaki radīja cilvēkus. Mēs esam atvesti no citas galaktikas. Humanoīds ar dzels čūskas galvu bija atrasts bronzas bruņās, terpies. Viņš gulēja uz zemes smiltīs. Mums jāglābjas, teica Selēna. Saķēra aiz rokas Amonu Rā. Lūdzu, bēgam no šīs vietas. Tūlīt tiks nomesta dievu uguns. Selēna noskopstīja Amonu Rā. Tūkstošiem kauli visur gulēja uz zemes. Apofis dusmās izdarīja to, kas Rā nebija pa spēkam. Spoža gaisma atspīdēja. Selēna ar Amonu Rā izglābās. Humanoīda čūskas eksperimenti skrēja pa piramīdu labirintu. Tas viss notika pirms 10 000 gadu uz planētas Ozīris. Šie melnie drakoni, bioloģiski organismi, viņi, kuri tika radīti eksperimentu rezultātā, tas viss bija cēlu mērķu vārdā, lai tiktu radīts perfekts organisms. Zeno cilvēks. Marko Rembo ziņo. Cilvēcei nav izredzu karā pret terminatoriem, tāpēc infiltrators ir glābiņš, lai uzvarētu kiborgus. Kaut kur uz sarkanās planētas piramīda vien kā liecinieks stāvēja par liecību, ka notika terminatoru nukleārais karš. Te agrāk bija dzīvība. Mums cilvēkiem ir dvēsele. Mēs jūtam, mums sāp, tāpēc, ka mēs esam cilvēki. Ne bija bezjūtīgas mašīnas, bet visā cilvēces attīstības posmā esam progresējuši tik tālu,
ka tehnoloģijas jau ļauj radīt klonus. Mākslīgais intelekts Skynets ir nolēmis kļūt par autoritāti. Margo Rembo ziņo, kosmosa izpētes stacija Matrix uztvēra signālu Mēness orbītā. Margo tikmēr kantorī mērcēja cepumu tējā. Margo nekad mūžā nebija iedomājies, ka viņam būs jākļūst par cilvēces glābēju no ļauno kolonizatoru okupantu grupējuma. Šie okupanti kolonizatori iekarotāji no planētas uz planētu devās pēc minerāļiem un vērtīgiem zemes resursiem. Kosmiskajā zvaigžņu telpā ir vietas, kur cilvēks labāk, lai nespēr savu kāju. Mazāk zinās, labāk gulēsi. Margo tīrīja savu snaiperu šauteni un domāja pie sevis toreiz. Uz zemes apšāvu daudzus teroristus, kuri gribēja uzspridzināt vietējo tirdzniecības centru. Viņi ir kā vīrus, kā nezāle, kura ir jāizravē. Viņi ir infekcija. Slimos jārastē, ne veselos. Tumšs oranžs melns kosmos ar tūkstošām zvaigznēm, kuras mirdz tālumā. Lēnām gigantisks kolonizatoru kosmoskuģis tuvojās Mēness orbītai. Tāpēc lielie raķešu torņi bija kaujas gatavībā, lai atklātu uguni pa mērķi. Margo Rembo bija gatavs mesties vēl vienā kaujā, jo viņam tāpat nebija ko zaudēt. Margo Rembo ļoti garšoja žāvēta vista ar rosoli. Pirms lielās kaujas Margo Rembo uzspēlēja blūzu ar savu ģitāru. Margo Rembo zināja, ka šī var būt vienvirziena biļete uz nekurieni. Margo Rembo ticēja, ka labais vienmēr uzvar. Margo Rembo uz Marsa. Viņš mednieks uz Marsa medīja visādus zvērus, kuri ganījās pa kosmiskajiem ganām laukiem. Margo Rembo bija gaļētājs, hišņiks, tāpēc savā melnajā snaiperu šautenē Margo Rembo iegreba kārtējo svītru, lai atzīmētu, cik nezvērus nomedījis. Margo Rembo atcerējās savu biedru Ričārdu, kurš uz zemes karoja, lai novērstu xenomorfu uzbrukumu. Ričārds bija patiesības meklētājs. Ričārdu ļoti neapmierināja valsts stāvoklis, miljardu parāds valstī, strauja dzimstības samazināšanās un citas globālas problēmas. Bet Margo Rembo ticēja, ka viss būs labi. Margo Rembo bija rūtīts patiesības aizstāvis. Margo Rembo bija pazudušais Mēness kājinieks, kurš bija devies misijā uz Marsa. Marsa mednieks Marsa Rembo. Margo Rembo saprata, ka solo albums Kolonizatori ir diezgan labs.
Kaut kur dziļi sirdī viņš ticēja, ka viss būs labi. Marko Rembo ticēja, ka kosmiskais dievs, kurš viņu radīja, kā Bībelē Jehova radīja Ādamu. Marko Rembo ticēja, ka dievs viņu nepametīs grūtos laikos. Kosmiskie citplanētiešu dievi, kas nemaz nav dievi, bet parazītiska ļauna citplanētiešu rase, paverdzinājusi planētu Zemi. Marko Rembo biedrs Ričards zināja, ka viņš ir labs cilvēks. Ričards nevarēja izlemt, kurš no viņa 3 albumiem Neptūna Kronika, Mēness Kājinieki vai Kolonizatori, kurš ir labāks, jo visi viņi bija ļoti labi. Marko Rembo bija sazvērstības teoriju pārņemts, kā Mulders no X-failiem, bet tas netraucēja Ričardu klausīties. Metallica I Disappear. Tikmēr Zeno invāzija bija notikusi kaut kur uz Mēnesi, tāpēc Mēness valdība bija izsludinājusi ārkārtas situāciju, lai Mēness Kājinieki stāvētu sardzē un būtu gatava kaujas gatavībā, kad notiks Zeno humanoīdu apokalipse. Sabrauca vairāki tanki un militāras bruņmašīnas, lai atklātu uguni papretinieki. Daudzi Zeno humanoīdi uzbruka visiem pēc kārtas, lai paņemtu gūstā un aizvestu prom, jo cilvēki bija labi vērīgi, labs resurss, labs darba resurss. Kolonizatori mājas planēta D27 kaut kur Andromeda galaktikā. Viņi Zeno paņēma uz skaistlisku pārsvaru. Tāpēc bija jāizmanto ložmetēji, uguns šāviņi lidoja uz Zeno pusi. Viņu ekstremitātes lidoja uz visām pa pusēm. Tas viss notika uz Mēnesi. Marko Rembo tikmēr baudīja mieru kaut kur eģiptiešu Marsa piramīdā. Kosmisko eģiptiešu dievu hieroglifi bija salasāmi uz Marsa piramīdas sienas. Kad Marko Rembo ar savu brigādi bija iegājis piramīdā, uz sienas un griestiem bija milzu zvaigžņu karte redzama. Tur pa visu sienu bija 100 pikseļi, 100 pikseļi, punktiņi, kā datora grafikas attēls. Kā tas iespējams, ka pirms 1000 gadu viņiem bija kompjūters? Kā tas iespējams, ka Acteku akmens plāksnē iegravēts astronauts, kurš tura rokās teleskopu un vēro zvaigznes? Šī kosmiskā Ēģiptes piramīda glabā noslēpumus. Tie bija laiki, kad dievi dzīvoja kopā ar cilvēkiem. Pirms 25,000 gadu. Marko Rembo izvilka no sienas kādu mazu ar hieroglifiem aprakstītu plāksni, kas ļoti atgādina mikročipu. Marko Rembo ielika to datorā. Tas mikročips bija USB fleška, ko ieliek datorā. Video materiāls
saturēja ierakstu, kur džungļos notika apšaude ar automātiem un ugunsmetēju. Vīrieši tumši zaļos armijas apģērbos šāva pa gigantiskām tumši zaļām ķirzakām jašerites. Jā, jašerites. Viņi šāva pa komodo drakoniem. Jašerites ķirzakas bija daudzas. Tie uzbruka militāristiem. Šī spēcvienība bija nosūtīta uz BG246 džungļu planētu. Viens tikai izdzīvoja. Viņš atstāja savu koordināti, lai viņu atrastu. Viņam nepieciešama medicīniskā palīdzība. Viņš aizbēga uz netālu esošu planētu Fiorina Fūrija 161. Izdzīvojušā vārds Čaks Kiršteins. Čaks Kiršteins. Ziņojuma beigas. Marko Rembo atrada Kiršteinu uz Fiorina Fūrija 161. Kiršteins tika nogādāts slimnīcā, bet Marko Rembo atklāja ķirzaku komodo drakonu medību sezonu. Marko Rembo skrēja pa Fiorina Fūrija 161 ar automātu pakaļ gigantiskām ķirzakām pa džungļiem. Marko Rembo gribēja paņemt asins DNS paraugu no jašerītes komodo drakona. Komodo drakoni uzbruka Marko Rembo komandai. Vairāki pazuda bez vēsts. Džungļi viņus sažrau. Bet vienu komodo drakonu, vienu jašeritu izdevās nogalināt. Kad Marko Rembo noņēma asins paraugu, tad viņš ielika to savā speciekārtā. Atklājās, kas neticams. Ķirzaka jašerīte komodo drakons bija klons, kuru bioloģiski izaudzēja Cyberdyne Systems korporācija. Komodo drakona DNS bija īpaši aizsargājama bioloģiska suga, kura izmira jūras laikmetā, bet tikai dažus 100 izdevās klonēt. Tas bija kāda miljonāra humanista karsts sapnis atjaunot šo sugu.